Mentālie treniņi kopējā sporta darbā ir viena no integrālu treniņu sastāvdaļām. Ar integrālu es domāju viengabalainu, kur visas atsevišķās daļas tiek liktas kopā. Nereti mēdz gadīties, ka tiek pievērsta uzmanība vienai, divām vai trim lietām ļoti daudz, bet kaut kas cits tiek atstāts novārtā. Taču profesionālā sportā katrai no lietām ir jābūt augstākajā līmenī. Un mašīnas metafora šajā gadījumā man patīk vislabāk, kaut kā izsaka labāk to domu. Katra no riepām ir viena no sagatavošanas procesa daļām. Tā ir fiziskā sagatavošana, tehniskā, taktiskā un psiholoģiskā. Fiziskā un tehniskā sagatavošana pārsvarā ir bāzes sagatavošana, kas tiek trenēta gadiem, tā kā piramīdas pamati likti. Un šīm spējām ir jābūt attīstītām tā, lai par tām nav jādomā. Lai nav jādomā par ātruma trūkumu vai izturības vai spēka trūkumu, lai nav jādomā par tehniskām kļūdām, nepilnībām, nespēju. Protams, tas viss ir un tas viss ir trenējams tik un tā katru dienu, katru gadu. Tomēr galvenā doma, ka tas ir kaut kas, kas jau ir attīstīts ļoti kvalitatīvi un par to nav īsti jādomā. Tāpat kā par labu veselību. Laba veselība ir tad, kad par veselību nav jādomā un viss ir kārtībā. Tad, kad šie pamati, šīs divas riepas ir, protams, jau nedaudz pirms tām, bet nākamais līmenis ir taktiskais un stratēģiskais līmenis, kur esošās spējas un prasmes jau tiek izmantotas, lai tās virzītu dažādos adaptīvos, izvēlētos, ieplānotos, mērķtiecīgos veidos. Tās ir sacensību stratēģijas, izspēles stratēģijas, uzbrukuma aizsardzības stratēģijas un taktikas. Šis ir kā trešais mašīnas ritenis. Un tad, kad šis viss ir, varētu jau šķist, ka ir gana. Tomēr ir taču vēl mentālā spēle, prāts un prāta treniņš. Šajā gadījumā tas nozīmē, ka tas ir mērķtiecīgs darbs, tie ir mērķtiecīgi psiholoģiski treniņi, lai arī prāts pēc iespējas efektīvāk sadarbotos ar ķermeni un visiem treniņiem un sacensībām vēlamajiem procesiem. Labā gadījumā cilvēkam nav būtisku psiholoģisku problēmu vai atkarību vai kādu citu lietu, kas būtiski ietekmē sportista sniegumu. Kā dzīvē gadās, tas tā mēdz būt. Šādā gadījumā, protams, ir rekomendējams, ka sportists apmeklē kādu klīnisku speciālistu, kurš varētu palīdzēt tikt galā ar kaut kādām tādām dziļākām lietām. Varētu salīdzināt ar to, ka, ja sportistam ir trauma, viņš iet rehabilitēties. Un tad, kad viņš ir rehabilitējies, viņš turpina vai sāk trenēties. Līdzīgi arī šis psiholoģiskais darbs ir kaut kas, kur notiek treniņš tad, kad rehabilitācija ir bijusi, ja tāda ir bijusi vajadzīga. Un sporta psiholoģija ietver diezgan daudz aspektus, kas saistās ar prātu. Šajā gadījumā varētu pieminēt dažas no lietām, ir koncentrēšanās spēja, kas ir spēja savākt uzmanību, turēt uzmanību, pārslēgt uzmanību tad, kad tas ir nepieciešams. Un neļauties ārējām un iekšējām tādām traucējošām lietām novērsties no mērķa. Tā ir ticība sev vai ticība komandai, pārliecinātība par sevi. Un šīs visas ir praktiski trenējamas lietas. Vēl viena ir būtiska lieta pašregulācija.
spēja regulēt savus mentālos, emocionālos un fiziskos procesus. Reizēm, ja kāds ir pārāk uzbudināts, viņš mācās atslābināties, kādam tas ir otrādi. Galvenā doma ir tāda, ka sportists mācās regulēties atbilstoši tam stāvoklim, kāds viņam ir vajadzīgs. Šādā veidā psiholoģiskais darbs ir tas 4. ritenis, kur 3. bija taktiskais darbs, 2. un 1. bija tehniskais un fiziskais darbs. Integrāli treniņi, kur ir savu jomu profesionāļi un speciālisti, ir viskvalitatīvākā atslēga tam, lai sasniegtu visaugstākos rezultātus sportā.